Sveiks! Esam atbraukuši ar Jāni Rīvu un mani Kasparu Pukstu. Šodien uz kurieni, Jāni? Uz Peipusu! Peipus! Tieši gads pagājis. Precīzi gads, kā mēs bijām šeit, Kalastē, un braucam jau uz zināmām, nezināmām vietām. Nu, no sākuma zināmām, varbūt pēc tam uz nezināmām. Mēģināsim... Vai arī otrādāk? Redzēs, no sākuma pamēģinās nezināmās un pēc tam brauks uz zināmajām, varbūt tās zini, kā ar tādu domu. Nu, redzēs, kā ir. Solīja ļoti pretīgu laiku, bet Jānis tā kā nosacināja, ka tomēr nebūs tik pretīgs, tā kā būs baigi labi, ne? Krasta vējš. Šogad ir krasta vējš. Pagājuši gadu bija tieši austrums. Jā. Bija daudz mazāks vējš, bet viņi bija lielāki. Šogad paskatoties. Baigi tur. Izskatās normāli. Baigi labi. Izskatās normāli. Nu Braucam iekšā skatīsimies. Braucam. Asars? Asars. Kāpēc Kalaste? Tāpēc, ka kaut kā iepriekšējā reizē mēs jau nosacinājām, ka te ir forša nobrauktuve, ir slips. Tālāk šeit ir arī atpūtas vieta, pludmale, kur nedrīkst braukt lejā ar mašīnām un nedrīkst staidzināt suņus. Nu, un iespējams arī kaut kāds naktsmājas ir. Kur tepat ir šāds te kempers stāv, ja? Nu, iespējams tie, kas ceļo, tiem arī būs pa ceļam šeit. Laivas nevienas ūdenī nav, nezinu kāpēc, bet nu, varbūt tās ne visi brauc makšķerēt uz Peipusu vasarā. Nu, labi, Jānis jau ir noriktējis laivu, brauksim iekšā. Šīs ir manas kastes. Zin kā, varētu arī neņemt kaut ko no visa līdzi, ja? Bet atkal, nu, soma kastes, 3 gabals un spainis. Bet šī kastē ir kaut kas drusciņ no vienas tēmas, šī kastē kaut kas no otras tēmas, un tajā kastē atkal ir kaut kas no citas tēmas. Un tad, zini, kā salikt visu vienā kastē, atkal neja. Ja nu gadījumā kaut kas trūkst, nu, un tā ir, gadījumā kaut kas trūkst. Šoreiz, nu, ja kaut ko noķers, uzreiz arī notīrīs zivis. Es paņēmu speciāli līdzi viņu tīrāmo. Nu, redzēs, no sākuma jānoķer, un tad jau varēs notīrīt. Es vēl neesmu ar šito tīrāmo nevienu asaru notīrījis. Nu, līdekas ir, zandarts ir, bet asars vēl neviens nav. Šogad neesmu paņēmis vienu asaru vēl. Vai arī neesmu noķers. Nē, noķeris esmu asaras, bet neesmu vēl nevienu pamēģinājis apēst un notīrīt. Ir viena ļoti būtiska fīča, ko Jānis šobrīd dara. Viņš mēģina pieteikt laivu, lai iebrauktu iekšā Peipus ezerā. Jo laiva obligāti jāpiesaka, jo mēs atrodamies uz Krievijas robežas, un lai pēc tam mums nav jāskaidrojas, kas mēs tādi esam, ja nu gadījumā piebrauc robežsargi klāt. To Jānis pēc tam varbūt tās tad, ka viņš izdarīs visas manipulācijas, arī pateiks, kurā vietā to meklēt. Kā arī Kalebulē ir tāda viņiem vietējā lapa, tā kā mums mana cope, tā viņiem ir jānopērk vienas dienas atļauja makšķerēšanai. Nu, vai nu vienas, vai nu 2, vai nu 3, nu kā jums vajag. Es nopirku vienas dienas uz šodien 24 stundām, maksā 2 eiro. Iekšā aizpildi un nopērc. Laivu veiksmīgi ielaidām. Man liekas, ka pagājuši, kad nebija slips tur krastā, šogad ir betona slips uztaisīts, tā kā ir krietni foršāk to visu izdarīt. Nu ja, peldam. Esam jau kaut kādus 100 metrus, varbūt tās 150 no krasta. Jānis skatās lokāciju. Pagājušā gada lokācijas gadiem. Bet uz kuriem mēs tagad braucam? Sāksim ar vērņaku vietām. Sāksim ar pārbaudītām vietām. Ja tur nekas mums neizšauj un nestrādā, nu tad sāksim arī braukāt riņķi un meklēt. Gan jau atradīsim. Tur ir viena laiva jau, vai pat 2 laivas ir tur. Jau stāv. Es esmu nepacietības pilns jau. Esam klāt. Mūsu slepenajā vietā ir jau viena laiva. To laivu sākumā neredzēju no krasta, nezinu kāpēc, bet viņa nebija manāma. Nu, krasta vējš tīrākais ir vilnis lielais. Uz leju skatoties, visticamāk tagad man vēmeklis nāks, jo man tiešām reāli nāk vēmeklis šitādā laikā. Nu, neko darīt, gan jau man būs ar to jāsamierinās. Laižam iekšā. Tā, tu ieslēdzi, ja? Pilotu? Jā, to es visu tās izdarīšu. Taču. Pilotiņš ir uzlikts. Jānis to arī riktējās, kaut ko darās. Nu ko, izstāstīšu ātri par inventāru, kas tas šodien ir plānā. Tātad līdz 15 gramiem man ir manējais kātiņš, viens no maniem kātiņiem līdz 15 gramiem. Šī man no Vanfords pole ar 0,6 auklu virsū, 4 dzītles, visticamāk 8 principā neizmantoju. Un otrs kātiņš, kas man būs tīri džigam, šīs ir atkal līdz 5 grami, nu un te tīri džigā. Šobrīd apakšā Jānis saka, ka mums ir 2 metri dziļums. Nu ko, es sāku likt virsū kaut kāds māklis un jau jāsāk mētāt.
pagājušā gada pārbaudītā vērtība, gan jāteic, bišķītiņ kaut kā pabalējis ir. Uzlikšu uzreiz vēzi virsū. Nu, pagājušā gadā Pinklok vēzis, nu, vienkārši rāva jumtu nost. Šis ir 2,4 colas, un interesanti, pagājušā gadā man vienkārši viņi izbeidzās. Šie konkrētie vēži. Pamēģināšu tagad. Šai makšerē man ir titāna pavadiņa uzlikta virsū, jo pagājušajā gadā arī šeit nenormāli oda nost līdekas. Viss, es sāku. Pirmais zaceps, tas nozīmē, šeit mēs esam uz pareizā ceļa, apakšā ir akmeņi, viss ir tā kā vajag. Arī pejpusā var dabūt zacepu, jā, interesanti. Redzēju, kaut kur pirmīt arī viena zālīte peldēja, runā, ka zālītēs esot lielie slēpjoties iekšā. Nu, pasties, te tāds jau, zini, tā drusciņi ir iešūpots, no malas izskatījās mierīgāk, un pie krasta īstenībā arī bija mierīgāk. Mēs tā kādi, varbūt tās nepilnu kilometru esam iekšā iepeldējuši. Ir ārā. Oh, bija. Bija, zem pašas laivas bija. Ieslēdus kameru gribēju pateikt, ka ir nenormāls krusta vējš šobrīd. Lielais streknais vilnis, kas ir tāds pavisam, nu tas vemjamais vilnis ar lielo frekvenci, tas iet no, nezinu, no tās puses, jā, un no krasta, un tad viņš krustojās, un tad šitā te tā laiva visa te šūpojās. Nu, mēs esam, zini, kā mēs pa vēju palaidāmies no tās pumpas nos šobrīd, piepeldējām tajā laivai, kas mums ir aiz muguras, nezinu. Vai nu mēs pie viņas peldam šobrīd, vai viņa pie mums pelda. Nu, kur tad tu esi? Ja tu biji viens, varbūt tās tu būsi vēl viens. Varbūt tās bija maziņš. Kā nokrita, tā ir galā. Bet šitas pēc sajūtām es teikšu, ka ir pat okei asarītis vajadzētu būt. Baigi tālu es iemetu, gan jāteic. Nu, pastīsimies, kas tur būs un kas tur nebūs. Nē, nu... Ļoti labs. Oi, šitas jau ir diezgan, jā. Patīkams. Nu, ļoti patīkams. Ļoti patīkams. Klausies. Aizķērās, es dabūšu ārā. Salikšu mūsu aeratūru. Aeratūrs mums arī, jā? Ne, es neaizmirsīšu to gadījumu, tā kā mums toreiz alūksnē krāme, nu arī kaut kādi līdzīgi šādiem asarīšiem, bija varbūt drusku mazāki. Mazāki bija, krāmē viņus iekšā un skatījos beigās viens palicis, ja tur tā zipas šķirbām lien cauri. Tā, nu labi, šitā man jādabū ārā. Nu ko, nākamais metiens tajā virzienā. Var jau būt tās, ka būs. Nu baigi tā. Iepriekšējais ņēma kaut kur tur, otras zem laivas. Bija divas copītes un šitas kaut kā baigi tālajā distancē iecirt. Pirmais man ir apēsts. Jā, taisīšu es sistēmu. Man ir, tūlītās izstāstīšu par sistēmu, kā es viņu esmu ieguvis un kur es viņu esmu dabujis. Bet šitām vēzītiem, jā, ir nost pirmā kāja. 2 vai 3 gadi atpakaļ braucu, nu, es pasties, man šitas te ir dežūra komplekts tagad. Tas klasiskais Latvijas dežūra komplekts, mēs esmu pievērsies mazo mānekļu tēmai ļoti mazo. Nu, lūk, braucu uz Pērnavas upi, Pērnavas līci, Asaros. Man tā Rinalds saka, tur vajag šī tāda sistēma, tur jābūt tādiem. Viņš man toreiz viņu uzsēja, un es viņu tagad skrāmēju vakardienas skapi, meklēju tur vienu vadiņu. Skatos man šitā sistēmas, domāju, paņemšu līdzi, baigi seksī. Tūlītās uztaisīšu tādu sistēmu, salikšu zanderbaitus virsū, redzi, tie āķīši, neāķīši, bet tās pavadiņas skatās uz augšu. Šitien ielikšu iekšā tūlītās āķus ar dropiem, dropa āķus, un ieluzlikšu triksterus virsū. Un apakšā to pašu lielo džigalu, nu ko, mēģinās tādu. Šodien noteikti tā būs zanderbaita tēma. Pagājušajā gadā viņi ļoti labi pierādīja, sevišķi tā Pinklok krāsa, es nezinu, kas tur bija pa prikolu viņā, bet tajā joku, nevis prikolu, joku. Tīrīsim valodu, centīšos izmazām. Bet bija man lielais Pinklok vēzis. Nu, šitajā sastāvā man nav lielais Pinklok vēzis, jāmeklē, kur man viņš ir. Kur arī ir lielais Pinklok vēzis. Nav, protams, atkal daudz, bet tas ir, ja būs laba cope, tad jau zini, kā var jau arī kādu zivi nenoķert. Tā, apakšā likšu to pašu Pinklok vēzi, un pēc tam augšā uzlikšu 2 triksterus. Lūk arī triksteri. Uzlikšu greenlocku uzlikšu un uzlikšu Pinkloku. Pastīsimies, kā no sākuma ķerās uz šitiem. Šie 3 colas. Visu laiku bija 1,8, 2,4, bet tagad arī 3 colīgie triksteri ir.
Forši šitie te ir. Es domāju, ka šitā un šitā. Viņi abi divi, ka paskatīsies pret gaismu. Es nezinu, vai to kamerā var redzēt. Pastās pret gaismu, viņi paliek caurspīdīgi. Nezinu, kas tas ir. Pamatīgs UV. Tā kā uzlikšu šitos sākumā. Skaties, kāds hibrīds man sanāca. Man ir baigie dropa āķi tādi. Nu, šitie ir zandartam vispār domāti, bet nekas gan jau sajies. Mēs nākam uz lielajiem. Šodien 40 tikai ķeram. Nu, sākumā ņemam visu pēc kārtas, pēc tam, kad jau būs aizrījies, tad pārējiem uz 40. Nu, asarus, es domāju, 40 centimetrīgus. Redzēs, kā tulītās man te sanāks. Nu, uz pirmo metienu nebija, bet, nu, paņēma. Skaties, un triksterī paņēma zaļajā, grīnlokā. Nu, dropa āķis. Ai, cik dziļi ierījās viņam. Lielais zandarta dropa āķis. Jāni? Jāizdomā vismaz kaut kāds limits ir. Nu, cik mēs paturam lomā un pēc tam braucam lielos meklēt. Nu, cik? Nu, nezinu. Nu, šitie ir tāds salīdzinoši maziņi 25-nieciņi, šitie ir 28-nieki. Nu, mums skaitās kā 30 cm asars, nu, priekš pēpuse. Nu, kaut kādi, ja mēs sanāk saķert kaut ko līdz 5 kg, tad droši vien pēc tam braucam lielākus pameklējumus, ne? Jā. Sarunājuši. Es Jānim saku, ka mēs stāvējam pirmīt tur, laiva rekur mums ir tur. Es saku Jānim, ka vairāk sajūta, ka viņi pa šitaieni dzīvojās. Jānis saka, te tā kā pumpulējā, 1,5 metri. Te tāda, zin, ja nebūtu tik liela viļņa, droši vien var izkāpt ārā un man būtu līdz degunam dziļums. Redzēs, kā te ir. Mēģināsim kaut ko savaņģot. Un tā arī te žigā uzreiz arī ir nevis copīts, bet te ir zacepiņi uzreiz aiz akmeņiem kaut kur ķerās. Tikko tā laiva izcēla ārā ķeseli, viņiem pāri bortam ķeseli bija, nu tā, nezinu, kilogrami 8 droši. Ar abām rokām. Ar abām, kā 2 kilogrami 8 viņiem tur ir. Nu, tagad neko neredzēju, ka viņi kaut ko noķert. Nu, arī droši vien lasa pa zivī. Jāni, vot šitie jau ir asarīši. Jā. Šitie jau ir asarīši. Šitas jau ir 30-nieks. Skaistuls. Bet, nu, arī es noņēmu no sistēmu, baigi piņķerējās. Domāju, ja kaut kur būs kaut kāda lielāka kustība, tad uzlikšu atpakaļ. Jo tagad mēs vēl meklējam. Ja būs kaut kur ieraudzīts tāds, ka nu tiešām ir, tad var pārmesties. Uz jau kombainiem, uz masveida rūpniecisko nozveju. Jānis saka, nav ko čakarēties. Braucam uz to pumpu, saucās. Tas teksts bija, braucam uz to pumpu. Es saku, to ko, uz velci? Viņš saka, jā, bišķiņ paiešu. Nu, kāpēc, lai es bišķiņ nepaietu, ja Jānis bišķiņ paies? Pagājušajā reizē viņam diezgan forši pierādījās. Jā, velci ļoti ātri, tā kā nodeva pozīcijas. Nu, Jānis ir varens velcētājs, viņam visu laiku kaut kas uz velci parasti trāpās. Kamēr Jānis tur velcē, tikmēr es gliemežus velcēju. Noķēru smuku tādu te asari. Bet, nu, tagad mēģinam pamētāt bišķītiņu. Nu, nav vairāk tā kā. Nezinu, kas viņiem patīk tajā velcē, vienmērīgā tā ķīšanās ātrums. Te kaut kur mēs piebraucām, kaut ko iemetu, kaut kur apstājos. Noķēru šitādu te skaistu asari. Kaut kāds, nezinu, man šķiet balista tā ir, nu vai kaut kas tam līdzīgs. Es te pirmīt jau sāku jau eksperimentēt ar visādiem mānekļiem. Tūlīt redzēs. Šitas bija pirmais metiens. Vai uz otrā metiena būs tāpatās, ka kaut kas paņem? Ir arī uz otrā metiena. Uzreiz kā nogāzās zemē, tā uzreiz arī ir. Nezinu pagaidām. Tūlīt redzēs. Kas te mums paņēma? Skaists. Nu, ļoti skaists asars. Ļoti skaists asars. Jāni, met tur tajā virzienā. Tur. Nebojā noskaņojumu ar nepareiziem virzieniem. Tā, nu ko? Trešais metiens. Arī jau būtās, ka tā. Bet tagad ir kamera ieslēgta, tad jau droši vien, ka nebūs. Tas zini kā, kad kamera paliek ieslēgta, tad uz pasūtījumu nekas nenotiek. Nu, tomēr vienu piemānīju, bet nu šitais ir tāds maziņš rupucis pret tiem, kas jau ir ķeselē. Galīgi maziņš. Nav vairs tā. Tas pirmais metiens, otrais metiens šajā vietā
Un trešais metiens tukšais, ko jūs redzējāt, un pēc tam, nezinu, vēl 5 metieni un vēl joprojām tukšs. Nu, šitais vienīgais, kas arī uzsēdās. Jānis pagaidām nav jutis copi. Nu, izņemot, protams, uz velci. Viņam jau velci patīk. Nu, nepatīk viņam velci. Tas vienkārši pārbraucienos pārtestē. Pārtestē, kurā vietā varbūt tās kaut kas uzsēdīsies. Jāmētā. Tas nozīmē, ka jāmētā. Iespējams, ka tie 5 kg nebūs tik vienkārši noķerami, kā sākumā varētu likties. Vienmērīgajā ietīšanā uzgrabināju un ir bez džiga. Arī labi. Nepaspēju piefiksēt. Viņi galīgi nesit virsū, viņi vienkārši iesūc. Domāju, nogremdēšu uz zemē un vienkārši stīšu vienmērīgi. Sanāca. Šoreiz kaut kā sanāca. Te zivs ir. Nezinu, man liekas, ka viņi Jāni pusūdenī atrodās. Šitas ir labs. Šitas ir labs. Te arī, zini, kā nokrita un auklu iegrieza šķērsā. Jā, šitas ir skaistls. Nu, parādies, kur tu esi. Nu, kur tad tu man te iespiedi tagad? Tā. Nu smuks kunkuls. Skatīsimies, cik šitais liels ir. Tā. Nekāds baigi dižais nav. Pārmērīgi dišs 33 cm. Pārmērīgi dišs nav, bet 33 cm. Tad viss kārtībā. Esam uz pareizā ceļa. Jāni, uzliec rotiņu, Ir jau, uzliki, jā? Uzliki rotiņu, jā? Nu, to dod, veču, par ātru priekš rotiņu salūzi. Cik tev zivis ir, cik man? Nu, tā gan ir, jā. Bet šī ir tā reize, kad es esmu tās, kurš te valda laivā. Iepriekšējā reizē jau līdakām, burtniekos, visur citur tu mani pārcīt. Jā. Labi, man jāiet, jā. Tā man jāiet. Īstenībā es tikai esmu uz vienu pusi uzmetis, es vēl nereiz neesmu uzmetis uz otru pusi. Varbūt tas uz otru pusi ir vēl labāk nekā uz to pusi. Jā, mēģinu tajā virzienā. Bļāviens. Kā aizsāk, drusciņi gurt, visu laiku tā šūpo, līdzsvaru turot. Nav viegli. Tā, Jānis tēlu spineru uzlika, vai spineru tēlu uzlika. Redzēs. Es gribu kukri pamēģināt. Nu šitien tāds, jā, varbūt tās pa pusūdeni var kaut ko palaist. Iespējams, ka tas arī viņus savaņģo to asari. Jo nu nav tā, ka būtu uz metiena. Te nav tā, ka viennieks tālā distance grimstošu ņem. Izskatās, ka pusūdens tas ir. Nu šitien tev, kad bija tie daži, te bija pie laivas lejā. Tā, principā, viss ir pusūdens. Jānim ir asars beidzot uz rotiņa. Viņš dabūja. Vajadzēs uztveramo tīkliņu? Uzcēla viņš tomēr vienu. Ir viņi te, bet kaut kā baigi. Neko sev. 40-nieks. Tā tirkšķi. Jā, šitas nav maziņš. Šitas galīgi nav maziņš. Aļā. Kamēr Jānis tur plosa uz rotiņiem, tikmēr man Zanderbaita pinkloku vēzis dod ribās arī zivīm. Tā, nezinu, vai man šitas ir paliels, bet vai šitas ir nenormāli liels, nezinu. Gan jau arī kāds 30-nieks būs. Paga, Jāni, tu neliec viņu nost, varbūt tās pastīsimies, kas tas tāds ir. Arī, ačā. Ir skaists, pasties kāds. Nu, tomēr tās UV krāsas kaut kas ot ir tajā pinklokā. Nu, šitās nav pirmais gads jau, kad tas pierāda sevi. Kaut kas te ir atkal, vienīgais saplīs uz šitā āķa. Jānis nobrezgāja Zanderbaitu, pinkloku. Es līdās viņu uzlikšu virsū. Pamēģināšu arī noķert. Kamēr Jānis tur rotē ar rotiņiem, tikmēr es ar pinkloku iedrībināšu iekšā. Mūntēls saucās, māneklis saucās Mūntēls, 3 colas. Vai 2,83 man liekas šitais ir. Nu, redz, Jānis nobrezgāja Mūntēlu, pinkloku. Šita pirksts sāp tik dinamiski velku, ka tā, nu, 30-nieks. Oj, es paņem, jā.
Šitas izstās arī uz 30 kaut kādi. Šitas nav 28 nieciņš. Šitas ir uz 30 nieciņš. Hop, un izšpļāva pats. Neko sev. Lūk, tās ir zīvis. O to es saprotu. Tu skaties, kas tas prasari. Nemērīšu. Nu ko, jāmet vēl iekšā. Šiten ir zivis. Jāni, šiten ir zivis. Samainīju uzliku pošu vobleri. Gaidām. Redzēsim, ko viņam vobleri, nu, apēda vobleri. Jūs paskatāt, kas pa kupraiņiem. Ārprāts. Cik atkal? 30. Es uzlikšu, pasties šito. Pamēģināšu šito uzlikt. Vienmērīgi patīšu. Man šogad ļoti sevi parādīja labi kukurs. Kamēr es te stāstu, tikmēr man zem laivas tikko gandrīz apēda mānekli. Palaidīšu lejā uz grunts. Mums apakšā vispār ir tikai 2 metri dziļums. Te ir ļoti sekls. Mēs pat 2 līdz 3 metri tikai dragājam. Tagad vējš būs. Krasts te ir, es nezinu, cik metri. Kāds kilometrs, 800 metri. Baigi. Nu jā, šitā jau vairs negrib ēst. Labi, ja viņš te bija. Pamēģināšu vēlreiz. Padancināšu zem laivas. Iepšu klusums. Iepšu kukri, tomēr šitien viņu neatpazīst. Salikšu atpakaļ kārbiņā, bet vispār šitais te es saku, šīs ir mana šī gada insēts kukris, tas ir kaut kas. Latvijā viņš strādā. Šeit viņš pagaidām negrib, bet nu labi, es jau arī zinu, kā varētu jau ilgāk paspēlēt. Bet jā, man ir tas, kas jau ir pārbaudīts. Labi, šito atstāsim Latvijai. Jānis uzlika 5. rotiņu virsū, 5. izmēra rotiņu, kaut ko aizķēra zandartu laikam. Tais numuriņš. No. Pacenties uz viena mānekļa noķert vismaz 2 zivis. Labi. Man liekas, tev vispār uz katra mānekļa pa zivi. Jā, tu vispār nekāda viedokļa nav, ko izsacināt no tā visa. 2 ir uz rotiņu. 2 ir uz rotiņu, jā. Un 1 uz voblera, jā? 2 uz voblera. 2 uz voblera. Labi, starp. Jānis ir uzlicis 4 colas hercogu. Es savukārt paņēmu līdzi arī zanderbaitu. Domāju, ja jau kā jau. Pagājušreiz es noķēru 42 centimetri asari. Tas nozīmē, ka lielie asari šeit ir. Uzlikšu virsū kādu no šiem te mānekļiem. Un pamēģināšu rekur. Sākšu ar pinkloku. Pinkloku 4 colām. Nu, te vienkārši parotēšu. It kā jau priekš tāda 30-nieka, kas tas ir 4 colas apēst? Nieka jautājums. 4 colas galīgi ignorē. Nezinu, kas tev ir, kāpēc tā ir. Varbūt tās vispār pasties saulīt sāk spīdēt. Redzi, kā saulīt spīd? Jāuzliek kaut kas grūti pateikt, kas. Vēzis atpakaļ. Triksters. Kaut ko izdomāšu. Nē, davai šito uzlikšu. Uzlikšu šito. Varbūt tās kaut kas dabīgs vajadzīgs. Grūti teikt, nu. Jānis ir uzsējis. Bija uzsējis pavadas sistēmu. Viņš teica, tas ir lūzums. Viņa karjerā tas ir ļoti liels lūzums. Viņš salūza un siena pavadas sistēmu. Bija cope kā 5 tāķis nost. Nu, grūti teikt, kamēr viņš tur sienās, kamēr viņš tur domā, ko tur darīt, tikmēr es iedžigošu pa viņa lokāciju. Jānim uz pavadas sistēmas ir. Varbūt tās vajadzēs pavadu likt virsū, vai ir dropu. Maziņš. Tāpēc tas ir ļoti maziņš. Pa ilgiem laikiem vienu piecirtu. Un tas pats aizgāja. Bija maziņš, uzliku triksteri virsū. Jāmēģina uz triksterīša. Varbūt tās kaut ko pasīvāku grib. Redz, Jānis jau uz pavadas sistēmas. 2 copes bija. Nu, viņš gan kaut kur viņam aizcerās tas āķis un noplīst. Mēģina pārsieties, bet nu jā, varbūt tās kaut kas te iespējams, ka dropiņš strādā. Nu, grūti teikt ir.
tikko tas aizgāja, šitas ir nākamais metiens. Jānis saka, saule sāks spīdēt un arī asars paliks aktīvāks. Nu, grūti teikt, tam ticēt vai neticēt. Nu, smuks, šitas ir smuks. Nav lielais, bet ir smukais. Šitas ir smukais. Pinkloka triksters. Parastā džigalva, 7,3 gramu, 7,2. Mēģināsim vēlreiz iemest. Es mēģināšu iemest vēlreiz. Ja jau tur bija, tā varbūt tās būs vēl. Nu kā var būt tā, ka 2 metieni pēc kārtas un ir. Kaut kas aktivizējās. Nu bija kaut kā 20 minūtes klusums pilnīgākais. Uzsēju hibrīdu dropa sistēmu. Apakšā būs man džigāķis ar triksteri un augšā būs ar mazāku, bet nu, tad krietni pišku augstāk. Tā. Nenoņēmu pavadu nost. Būs tāds izlais metiens. Negribējās pārsiet. Nekas mēģinās tāpatās, kā ir, tā ir. Varbūt tās viņam kaut ko lēnāku vajag, jo nu, tiešām baigais klusums ir iestājies. Jānis jau pateica, ņemot vērā, ka viņam uz katra mānekļa ir pa vienai zivī, tad viņš pavadu sistēmu jau noņēma nost un visu vairāk ar pavadu neķer. Oh. Nu redzi kā. Tīkliņš tev pie otras rokas. Neko sev. Skaistais, nu. Smukais 30. Nu kurienes jūs izpeldat, ko? Šis ir lielāks par 30. Šis 36, 37. Nu tad ir jautājums. Kāpēc vēzi paņem atkal? Un dropiņā to āķīt neapēd. Nu kas viņiem ir? Nu kas viņiem ir? Nevar saprast. Es jau saku, Jānim vajag pārbraukt. Nu, cik te 5 metrus papeldējām? Uzmetu un trāpīja virsū. Nevar saprast. Pa vienam. Vairāk arī nav. Šobrīd pārbraucam drusciņu lielo dzinēju. Elektromotors vēl joprojām atrodas iekšā. Ūdenī nav izcelts ārā. Jānis uzliks uz velci. Paiesim kaut kur, pameklēsim asari. Nu baigi tas kūtrais tas pasākums ir. Es jau darīju, zinu kā. Nu, izmērs ir labs, jā, izmērs ir labs, to mēs nevaram noliekt tiešām. 30 plus asari, superīgi, grandios, ļoti labs izmērs, jā. Nu, tā kā tur ar tiem dažiem asariem īstenībā tie 5 kg jau ir aizsisti. Bet tu ir jau jāmētā. Sliktākā gadījumā mēs varam braukt pie krasta, bet vilnis tagad bišku pieriva. Arī laiks bišku labāks palika, nezinu, vai nu tā saule, vai nu vējš, nu kaut kas ir pamainījies. Tā zivs arī bišku kūtrāk, bet ir vēl jāstrādā. Pārslīdējām pāri. Es vienu tādu noķēru asarīti, Jānis vienu tādu noķēra asarīti. Beidzot viņš noķēra uz muntēla pinkloka tā, kuru es arī tur metu. Nu, 2 maziņus, bet nu arī tā pārpeldot pāri bez kaut kādām it kā. Es jau saku, varbūt tās vajag tur, kur beidzās tur tas paugurs. Mēs visu laiku pa pauguru peldam pa augšu. Nevis uz pa kanti, bet mums tur, kur krīt lejā. Varbūt tās kaut kādā dziļumā jāpamēģina. Vispār jau mums te ir ziemas arī kaut kādas lokācijas. Ja? Tur tālāk jau arī 6, 7, 8 metros ir lejā visādi pauguri. Nu, tikai tie pauguri ir 7, 8 metri vai 7, 8 metros baigi gribās celtēt. Nu, tas ir tas jautājums. Un arī, vai mēs tur tā baigi to zivi atradīsim. Nē, nu viss ir iespējams. Bet, nu jā, šī ten kaut kāds pilnīgs pasīkums ir, nu tā, ka no vārdu vispār nu nav. Izslēdzās ārā, nu Jānis pēdējo to foršo lielo asari noķēra, 36 uz voblera pie Laivas, kas paņēma. Tas tāds arī laikam ir, nē, es tur vēl laikam vienu noķēru. Jā, es arī vienu noķēru uz tā vēža. Galvenais, kas dropā vispār neņem, nu tā kā vispār neņem. Ņem tikai to apakšējo. Tagad man uzlikts ir arī 2,4 colus vēzes, bet šitais motoroils. Nav vispār nekādu reakciju. Tā kā vispār nav. Kaut kas vai nu mazāks varbūt tās jāuzliek, nezinu, varbūt mazāk jāuzliek. Uzlikšu balistu. Kaut kāds arī Magic brūns vai kaut kāds tam līdzīgs. Pamēģināšu uz balistu. Vienkārši parastā džigā bez dropu noņēmu nost. Pamēģināšu šitā. Nu ziemā arī viņi tās zivis tā kā slāņiem sastājās. Ir posmi, kuros vispār zivs nav, un tad ir uz 8 metriem. Nu tā kā, cik metros? 8, parasti pēc metriem saka, cik metros? 8, 6 metros noķēra. Varbūt tās kaut kā šeit arī tieši tāpatās ir. Bet no rīta tā laiva arī stāvēja pie tās kants, bet kur viņi iepriekš bija, grūti teikt.
Nu tas ir mūžīgais, pasties, kas pa plašumu, līdz robežai, cik te? Jā, nu cik līdz robežai? Nav nejausmas. 12 km varētu būt. Kaut kur aptuveni, jā. Un te vēl ir līdz otrai pusē tikpatās, te kaut kā 24 km. Ņem un saproti, kurā vietā te ir. Jāni, es zinu, kur ir zivis. No. Re, kur tev aiz muguras tīkls ir. Nu, izbrauksim, pārbaudīsim. Ar ehalotu no sākuma izskanēs, kurš nirs iekšā. Es ieniršu. Strunca viņu. Kas tad tur nieka 6 metri, mēs tā varam iztīrīt viņu mierīgi. Pacels vidu, ar džigu pacels vidu augšā un miers. Un paņems ārā tik, cik vajag. Pārdzīvos te par zivīm. Zivju nav redzēties. Jānis īstenībā tagad uzčītoja. Viņš nopirka ehalotē karti pilno Baltijas, lai varētu redzēt pejpusā, kur ir mazie pauguri. Mēs izsmēlām kanti, kurā mēs zinājām, un šitā ir tā otrā daļa, tas nezināmais jaunā meklējums. Nu, tur tiešām apstājās tā cope. Es tagad arī, kamēr Jānis tur šitā kaut ko darbojās, tikmēr es mētāju peldam uz priekšu, vispār nav nekā. Lejā šobrīd ir cik? 4 metri? 5 metri, mēs esam tikuši līdz 5 metriem, nu tā kā vēl līdz 8 ir gabaliņš, ko peldēt. Kamēr Jānis pumpē kartes, tikmēr es viņam saku, braucam, man ir ziemas lokācija nolikta. Es tev parādīšu tūlītās. Un tā ir tā viena lokācija, es nezinu, vai tas video man ir vai nav, varētu jau būt, ka viņš ir, kur Jānis arī bija. Tiem trakajiem torusiem bridām. Jā, bija, jā, tas bija aizpagājušā gadā. Jā, no tā aizbrauksim uz turieni. Kamēr mēs braucam uz Velcīti, man ir cita doma, ko es gribēju realizēt. Žēl, ka es to neizdarīju tad, kad bija jau tās zivtiņas tur noķerts. Tā, kas man ir, kur man ir, kāpēc man nav. Man jābūt kaut kur šitien laikam, ne? Yes, of course. Es pieslēgšu poketbumbu. Pasties, ko es paņēmu līdzi. Un kamēr te velkamies, šļūcam uz lēno gaitu. Iemetīšu karti pazīmēšu. Ziemai būs. Būs ziemai un nebūs jāfilozofē. Un tad šitas te tas ir. Vajadzēja tajā lokācijā jau iemest tur, kur jau bija. Un tā ir. Mācieties čaļi. Peldējām pāri kaut kāda interesanta vietiņa. Bija nenormāli daudz zivis. Viss, bet pastieties, vispār bezvējš gandrīz iestājās. Nu, tāds mierīgais. Pamēģinās dažas reizes šitien uzmest. Te ir 4,5 metri apakšā. Tur jau gāja tā kā uz leju, un tad kaut kāds paugurs parādījās. Vispār te interesanti, tas reliefs ir baigi interesants. Zandarts. Nezinu, vai zandarts, bet asars tačnēji. Sen nav redzēts asars, klausies. Es jau saku, šitādas vietiņas, viņas tak vajag atzīmēt. Tādas vietiņas vajag atzīmēt. Šitā bija pēc savas defaulta interesanta vietiņa peldot pāri. Te visur tās vietiņas ir tādas interesantas apakšā, tad, kad skatās kartē, tad te ir visādi pauguri, akmeņi. Pie tā krasta, kad mēs pagājušajā gadā peldējām, Jānis atzīmē, tur arī ir tāds akmens klucis, nezinu, vai kas tas tāds ir. Jā, es saku, Jāni, vajag atzīmēt pie paša krasta, ja gadījumā, kas tur var piestāt, ziemā pastīties. Un galvenais kā, kā ir kaut kāds šitāds te, es nezinu, kaut kāda struktūriņa, kaut kāds klucis apakšā, ja tā momentāli tur ir zivis riņķī. Jā, un tur ir tieši tāpatās bija, bet tā arī pagājušajā gadā, šī ziemā iepriekšējā nesanāca aizbraukt uz šejieni. Nezinu pat kāpēc. Braucām visu kaut kur citur, bet uz šejieni neatbraucām. Tie toros laikam bija. Torosi bija, jā, nevarēja tikt, tāpēc arī tā bija. Es gribētu, lai tas negaiss tur arī uzsūcās, un es gribētu, lai tas negaiss arī tur uzsūcās, un mums tikai tas viducīts pāriet pāri, vai vispār nekas neatnāk līdz mums. Un tur uz ūdens arī kaut kur vēl kaut kas notiek, jā. Mēs atgriezāmies atpakaļ tur, kur ir 2 metri, 3 metri, var sakot, seklums. Jo tur pa to dziļumu, zivis it kā ir, viss tur ir, bet nekādas kustības nav. Bet vispār nav nekādas kustības pa lielam. Tas mākonis šitais te, kas te priekšā ir, tas arī, bišku biedējoši. Nevar saprast, uz kuru pusi viņš kustās. Ja zinātu, kā viņš iet, varētu vai mukt ar laivu uz turieni vai uz turieni, bet šobrīd baigi grūti saprast. Un tas mirklis ir klāt. Re, kur ir lietas mala jau. Mēs tūlīt tās muksim. Pilnīgi dzird, kā viņš grab. Tūlīt būs. Laikam būsim apbraukuši. Mēs apbraucām riņķi, un tur, kur mēs stāvējām, tur tas viss trakais mākonis arī ir. Jāni drusku te labais plecs ir, bet tūlītās jau būsim arī krastā. Paspēsim izkāpt ārā un vēl aiziet paslēpties kaut kur. Kamēr neesam izkāpuši krastā,
pasties, kas tie pa kukuļiem ir. Nu vienkārši ārpēc kādas zivis. Un jāteic, mēs esam vēl sausā tikuši sveikā cauri. Nenormāls. Nu, pa to malu tur vienkārši balta siena. Mēs te tikai pati maliņa ejam slēpties. Nu, mēs atkal esam spēlē. Lecam laivā iekšā. Un tā kā deja vu tikai kopā ar lietu. Peldam vēl. Vēl ir mums 2-3 stundiņas laiks. Tā kā vēl vajag paspēt patsapēt. Kur tur tas viss vēl ir, vēl joprojām līst. Un vēl viss tur līst. Kur tālu neaizbraucām. Nu, šodien ir tāds paugurs apakšā. Un tā iepriekšējā reizē jau viņu redzēju. Un tagad jāpatestē. Šoreiz ir uzdevums tā kā apstāties un iemest pāris reizes. Ļoti ātri nosecinājumi nav. Nu, tad ja nav, tad nav. Laišam tālāk. Vispār jau pēc šitā lietus es esmu skeptisks. Es domāju, ka Asarim tas nepatika. Bet, nu, tā kā mums ir tāls ceļš mājās un copes laiks nedrīkst būt īsāks par ceļu, ko tu esi pavadījis uz šejieni braucot, tad mums vēl vajag vismaz 2 stundiņas šeit būt. Tikko runājām, ka viss jau. Nav vairs kas nomotivē, zini, kaut ko te mainīt, kaut ko darīt. Kaut ko te lietus līst. Un tas negaiss viss kopā. Un parasti visas pazīmes rāda, ka pēc negaisa, nu, baigi jau negrib ķerties. Vai nu pirms tad vajadzēja būt, vai nu pēc tam ir ļoti, ļoti bēdīgi. Nu, es pamēģināšu vēl pacīnīties. Kaut ko no kastes es te varu sameklēt un sadabūt, rekur, keiteģa tārps, uzlikšu tārpiņu. Nezinu, cik tas ir liels, kaut kāds ir. Nu, pēc tam violēto, parasto violēto arī svimim paktu uzlikšu. Pamēģinās vēl, jāpamēģina pacīnīties, tā kā nevajag padoties. Varbūt tās kaut ko maziņu grib. Nu, vismaz maziņu asarīt noķert. Ja vairs nelielu, tad bet vismaz maziņu. Tas ir noticis. Es arī atradu rotiņu. Tā, man te tā sakabe kaut kas viņai tur atgadījās. Reku, pasties kāds. Pirmā izmēra. Pamētāšu arī es rotiņu. Jānis uzlika rotiņu, viņš saka, nu tā ir pēdējā cerība. Nu, laikam gan. Pējpusā mētāt pirmā izmēra rotiņu. O, tas ir līmenis. Bet nu ko darīt, ja izslēdzies ārā? Neko. Mētā pirmā izmēra rotiņu. Tā mums apakšā šeit ir 2,9 metri dziļums. Bija 1,4. Tagad ir 2,9. Beidzot! Pa miljonus gadiem noķēru asari! Pa miljonus gadiem! Votu! Sazīmē daudz? Ui! Nu ko, jāmēģina vēl, varbūt tās šeit tad kaut kas būs. Tas atdzīvināja man kaut kādu maņu, jo es jau biju padevies, godīgi teikšu. Prieki bija īsi. Kaut kur starp akmeņiem tā arī ieķērās. Negribas baigi graut nost. Kā Jānis saka, mūsdienās Wolframu neviens nerauj. Nirst pakaļ. Cik tur ir dziļam tagad? 1,7 metri. Es varu izskāpt ārā. O, ir ārā. Jesu, vēl kāds asars. Viss kaut ko. 7 strīp, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 laikam. Viss kaut ko. Beigās atkal zanderbait uzliec. Tum, ko tu saki, ka man viņu vajadzētu uzlikt atpakaļ? Nu, bet apsties. Viss kaut ko izmētāja, nekas nebija. Uzliku šito 5 minūtes, 3 copus. Nu, 2 copus, 1 zivs. Tā gan ir. Nu, viss kaut kas izmētāts. Vienīgais, kas nav izmētāts ošulūrs, jo ošulūri man ir beigušies izrādās. Jā? Jā. Bet tā... Jā. Nu, ir tas krāsojums, tas pink loks. Ir, tam pīklokam ir. Kaut kas viņā ir. Jāuzliek man 2 colas, jāapstās, vai man nav 1,8 mazais vēzis. Varbūt tas vēl arī. Aizgāja! Blī! Nebija liels, Nebija gan liels, bet pa ilgiem laikiem bija. Jānis gan te druscītiņi, zin kā, izcēlās, bet nu tulītās viņš pat šito pašu arī trajektoriju laiž. Gan jau, ka viņam tulīt arī būs. Un tad viņš te, es nezinu, 4-5 gabalus noķer. Jā, vispār kruta, nu tā, ka nu vienkārši skaisti sanāca. Es tur mētāju, neko nevarēju izmētāt. Nu, to, ko neizdarīju, es to izdarīju Jānis, nu.
Ot, viņš sajūta Zanderbaitu pinkloku, muntēli ar to astīti. Vienkārši sajūta, nu, sastais viņam jau ir. Mēs tagad apbraucām apkārt, nu, tam vienam pauguram kaut kādam. Un atgriezāmies atpakaļ. Redzēs, man liekas, ka man jāuztais pavadas sistēma. Maziņš, bet ir, nu, labi, nosacīti maziņš, nu, 25 centimetri, nu, tāds 160-180 gramu ir nosacīti maziņais, bet ir. Jā, es tikko noķēru, nu, super atkal. Vismazām atkal atdzīvina maņas. Savādāk, tu braukā nevari saprast, vai tur zivis ir dzīvo vai nedzīvo šī visā lielajā, plašajā Peipus ezerā. Gan jau, ka viņas ir, bet nu, kā trāpīt tajā īstajai vietai virsū vai ne, ļoti jau sarežģīti tas ir. Šodien tas ir arī viss. Atskaite, lai būtu skaidrs, ko tam mēs saķērām. Jo bija pāris stundas, vai nu pat vairāk par pāris stundām, pirms negaisa un pēc negaisa, ka nevarēja neko atrast, nu, es domāju, no zivīm ūdenī. Bet, nu, tomēr mēs esam salasījuši. Skatās. Oi, nu, šitā, nu, es nezinu, nu, te būs mums uz diviem droši vien kādi 8 kilogrami. Nu, būtu jābūt, tā izskatās. Nu, bet asars, nu, smuks asars, nu, klausoties, nu, kuri vaina asarītim, nu, pasties. Nu, šitas ir 30-nieks, stabils 30-nieks. Nu, tādi caurmērā ir. Nu, vien te kaut kādi pārīts, man liekas, ir mazāki. Kā es teicu, šodien spārnotais teiciens ir, ja izdzīvos, atlaidīšu. Bet ir izdzīvojuši. Tālāk. Kas tad te ir? Jānis, tagad, ot, konkrēti vakara izgājiens. Jā, muntēls pinkloks. Es nezinu, kas viņam bija, kāpēc viņš tā nostrādāja. Cik tev grami bija tā galviņa? Kaut kādi 7 izskatās. 6 grami. 6 grami viņam ir virsū stāvēja šitais ne svins, bet wolframs. Man arī wolframs principā visur ir, nu dažiem tikai svins. Jā, nu kāpēc reku šitie kaut kāda man keiteģa ir no dabīgajām krāsām, jā? Bet kas viņiem ir, kāpēc viņi nestrādā? Un kas ir mēģīgs druscīt, viņi kaut kādi iekrāsotie. Nu, protams, šīs te divas krāsas, kas ir pinkloks un grīnloks, tas ir vienkārši bambuči, es nezinu. Nu jā, nu labi, es vienu arī noķēru uz šito. Bet Jānis, nu dienas pirmajā cēlienā uz katra no šitiem noķēra pa vienai zivī un otru rezultātu nevarēja atkārtot. Pat uz pavadas, Jāni. Uz pavadas pat vienu. Pat uz pavadas vienu un pēc tam metā un vairāk nav. Bija viens voblers, uz kuro noķēra 3 asars. Uz šitā 3 tomēr, ja? Uz šitā 3. Pārējie katrs pa vienam māneklim. Rotiņš tāds, 1 asars, rotiņš tāds, 1 asars. Vēl viens rotiņš, 1 asars, 1 asars, 1 asars. Viss, jā. Un pēc tam vakarā. Super iznāciens. 5 asars pēc kārtas. Nezinu, man Peipus patīk gan ziemā, gan vasarā. Ļoti forša copīte. Nu, tas plašums, ko redz apkārt, tas ir fantastisks. Un vēl kas ir, jā, otrā pusē mums ir tā Krievija. Ja sāksies kāda lielā dišķibele, mums nebūs vairs iespējas uz šejieni atbraukt. Bet, nu, es ļoti ceru, ka viņa nesāksies un mums būs baudīt šos burvīgos Igaunijas ūdeņus. Viss, čau, tiekamies citā vietā, citā laikā. Saulīte sāk spīdēt, laiks ir noskaidrojies, mums vēl garš māju ceļš.